nē, tas jau nebija tik labi, un vai arī dažādas citas frāzes. Jo tas, kas notiek, kad jā, bērns kādā reizē iespējams viņš ir veicis kādu uzdevumu ļoti labi, viņam tas labi sanācis, bet tad, kad pienāk nākamā reize, kas var notikt, kad bērns sevi vērtē, un viņam var veidoties tās domas par to, ka nākamajā reizē man ir jāizdara tikpat labi vai vēl labāk, un iespējams būs vēl lielāka uzmanība, un kas notiek, bērns izvairās no šīs te veiksmes un izdošanās, lai viņa iedomātajā prātā viņš nenonāktu kaut kādā kauna situācijā, kad, piemēram, ja būs jāiet tur grupas vai klases priekšā kaut kas stāstīt, piemēram, viņš būs tur ļoti labs, un vecāks sāk stāstīt, bet tu varēsi tur iet, un tad tu varēsi piedalīties tur pasākumā un tam līdzīgi, tas viņš būs tik forši, bet bērnam tas patiesībā pretē var radīt tādu lielu satraukumu un vēl lielāku tādu izvairīšanos.